Ja jums vienu dienu kāds pazvan uz biroju un viņu sauc Niks un saka, ka Jāni, es apskatījos jūsu sociālos tīklus, jūs par maz tērēt naudu mārketingam, tad tā var izrādīties taisnība. Un tā arī notika ar mums. Man sākumā ļoti nepatika Nika zvans, kā tā. Kurš var zināt, cik man ir jātērē naudas mārketingam? Bet tad, kad atnāca Niks ar Jāni pie mums ciemos un parādīja mūsu trūkumus, kurus mēs vēlāk novērsām un jau otro gadu sadarbojamies ar NJ Media, tad mēs bijām spiesti 10-kāršot reklāmas budžetu un arī baudīt augļus. Ja? Tātad mūsu līdu skaits strauji pieauga un Jānis mums vai reiz mēnesī vai reiz nedēļā konsultējot palīdzēja sakārtot tīklus, sociālos tīklus tā, ka mums ir šobrīd par 30% lielāku uzņemšanu. Un viņi jau ir otro gadu pēc kārtas. Mani sauc Jānis Stabiņš, es esmu biznesa vadības koledžas dibinātājs un ar lielu prieku arī iesaistos ikdienas mārketinga un pārdošanas darbā. Tāpēc tiem cilvēkiem, kas vai sāk savu biznesu, obligāti griežieties pie Jāņa un Nika, viņi noregulēs jums par pareizu budžetu, maksimāli precīzu sociālo tīklu darbību, bet ja jūs esat liels uzņēmums un jums kaut kas nepatīk, vai jums šķiet, ka jums ir par maz klientu, griežieties, Niks ar Jāni jums palīdzēs šķirties no lielas naudas summas, tas rezultēsies fantastiskā sasniegumā.